Šodien ir 5. novembris. Es paceļu šoreiz tikai vienu roku un sirdi, pateicība, mīlestība, jo otrā rokā man ir telefons. Ticības kvalitāte. Šis atrisinājums slēpās ticības kvalitātē. Nekad īsti un patiesi nebijām novērtējuši savu stāvokli. Mēs pat lūdzam nepareizi. Mēs vienmēr bijām teikuši, piepildi manas vēlēšanās, bet vajadzēja teikt, tava griba, lai notiek. Tur vajadzēja teikt, Dievs, dod man dvēseles mieru, pieņem to, ko es nespēju mainīt, drosmi mainīt to, ko spēju, un gudrību atšķirt vienu no otra. Ne mana, bet tava griba, lai notiek. Dievs nedod man materiālos labumus, nepaņem manas ciešanas, nepasargā mani no stihiskām nelaimēm, bet viņš dod man labu dzīvi. Spēju tik galā un mierīgu prātu. Manas lūgšanas ir vienkāršas. Pirmkārt, tās izsaka manu pateicību par labajām lietām manā dzīvē neatkarīgi no tā, cik grūti man tās sameklēt. Un otrkārt, es lūdzu tikai spēku un gudrību, lai izpildītu viņa gribu. Viņš atbild manu problēmu risinājumiem, stiprinot manu spēju pārdzīvot ikdienas sarūktinājumus, ar agrāk neparedzētu dvēseles mieru un spēku lietot sadraudzības principus visās ikdienas dzīves jomās. Un tad es skaitu, Dievs, es esmu tavs, lai ar mani notiek tā, kā tu vēlies. Atbrīvo mani no patmīlības valgiem, lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu. Un tad es paņemušu pikeri, noņem man slogu, lai šī uzvara būtu liecība par tavu spēku, tavu mīlestību un tavu ceļu dzīvē tiem, kuriem es gribu palīdzēt. Lai es vienmēr varētu izpildīt tavu gribu. Šitā vēl interesantāk turēt. Šitais ir labs novembrī, man patīk. Jāpatlekot. Tas nu tās cigaretes. Jā. Es jau zinu, es sanervozējos, kas tur bija. Ticības kvalitāte. Tur ir tas, ka tava griba, lai notiek. Ne mana, bet tava griba, lai notiek. Tas pašās beigās ir. Bet īstenībā spēcīgāk ir Dievs, es esmu tavs, lai ar mani notiek tā, kā tu vēlies, un atbrīvo mani no patmīlības valgiem. Lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu. Un tādu, jā. Un mans raidījums arī saucās pateicība, mīlestība. Un to es iemācījos visu no Svētā Pētera. Viņš jau sākumā teica, ka vajag, kad jau liek ūdeni pie lūpām vai cigareti pie mutes, pateicība, mīlestība. Tas ir mans gadījums. Un pateicība ir izpletnis, kas palīdz nolaisties no lepnības mākoņiem uz pazemības laipas, nenokrītot upura bedrē. To es pierakstīju arī sev. Tā ir mana tēma, tāpēc. Man ir pateicība. Pirmkārt, tagad ir pateicība, jo es varu filmēt raidījumu. Man patīk filmēt raidījumu.
Es esmu lepns, jo vakar man raidījumu nošēroja Mārīte. Un Mārīte man bija, pasniedzēja bija. Un tieši viņa mani izskoloja un aizgāja pensijā. Viņa man ļoti atgādināja manu veco māti. Atceros viņu visu laiku. Laikam draudzīgs biju. Bet es jau zinu, 11 gadus pēc vispār nesapratu. Man tādu apli rādīja. Kas tas pa fruktu? Es domāju, ka zinu. Tā kā matemātikā kaut ko man rādītu, trigonometrijā kaut kādā. Es vispār neko nesapratu. Un tagad es zinu, kā es jūtos. Es jūtos pateicīgs un mīlošs un cieņas pilns. Cieņa man ir cieņa pret jūtām arī un pret cilvēkiem, kas satiekas, kur saka tās jūtas. Man ir cieņa. Tā ir, es galvā iedomājos, jo, es arī uzskatu kaut kādu. Vismaz es tos cilvēkus nepazīstu, kuriem nevajag. Šito, ko es nodarbojos, kuriem nevajag. Es apjuku, ko teikt gribēju, bet baidās viņi. Lai baidās, kas man kādu dēļ. Un es esmu cerību pilns, izaicinošs, es domāju, drosmīgs, pieņemts, laimīgs. Es nevaru teikt, ka pilnīgi laimīgs, jo man pilns laimes sajūta ir bijusi tikai 2 reizes dzīvē. Tur ir jānotiek vairāku apstākļu sakritībai, tad tā notiek. Tas tā nav, kad vienkārši no vieniem apstākļiem ir jāsakrīt daudzākiem apstākļiem manā gadījumā. Un nevar tādā sajūtā visu laiku dzīvot, jo ar mašīnu nevar pabraukt. Vienpadsmitais solis ir labs. Nolasīšu vēl viņu. Ļoti labs. Mans solis. Jo noteikti tāpēc, ka man ir vārda diena novembrī, tāpēc ir 11. solis. 11. solis skan tā. Centāmies ar lūgšanām un meditāciju pilnveidot mūsu apzināto saskarsmi ar Dievu, kā mēs viņu sapratām. Lūdzot tikai uzzināt viņa gribu pār mums un spēku to izpildīt. Tur tāpēc, kā mēs viņu sapratām, jo es arī tikko atnākot, tik daudz to Dievu pieminu, kā liekas, ka kaut kāda sekta. Ir sekta, 12 soļu sekta. Bet, kad jau pienāk tāds brīdis, bitājās ir augstākais spēks. Viņu sākumā vajag izprast kā augstāku spēku par savējo. Un vēlāk pienāk tas, ka es izvēlos savu augstāko spēku saukt par Dievu. Jo, lai nevāvuļotu tur laimes māte, tur saules dievs vai vēja māte, vienkārši Dievs. Un tad vienkāršāk ir pateikt vienu vārdu nekā entos teikumus. Tas ir precīzāks izteiciens. Tā sajūtos pēkšņi mazliet duļķaini. Noteikti mani nohipnotizēja galaktika. Ticības kvalitāte. Kvalitāte. Kāda man ir kvalitāte? Ja es esmu bijis visu mūžu agnostiķis un ateists. Bet ticības sēkla bija jau ka laba. Un es nevienu lūgstu nezināju, vispār neko nezināju. Un tāpēc es saku, Dievs, es esmu tavs, lai ar manīm notiek tā, kā tu vēlies. Atbrīvo mani no patmīlības valgiem, lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu. Sveiciens Baibas mammai un visiem maniem draugiem no pirmā apļa. Slēptā reklāma DVD ar Laurencio.